Vienīgais Dievs un dzīves jēga. Iztēlojieties smagu akmeņu rindu, kas balstās cits pret citu. Ja katrs akmens balstās uz to, kas ir aiz tā, un tas, kas ir aiz tā, arī balstās uz citu, visi akmeņi sabruks. Lai tie visi stāvētu, galā ir jābūt kaut kam, kas ne uz ko nebalstās, kaut kam pietiekami spēcīgam, lai visu noturētu, kaut kam, kas stāv pats par sevi un nav atkarīgs ne no kā cita. Viss visumā ir kā šie akmeņi. Tāpat kā katrs akmens balstās uz citiem akmeņiem, lai paliktu stāvam, visam visumā ir nepieciešamas daudzas citas lietas, tikai lai turpinātu pastāvēt. Jūs esat atkarīgi no gaisa, ūdens un pārtikas. Pārtika ir atkarīga no zemes, lietus un saules. Saule ir atkarīga no fizikas likumiem. Kur vien skatāties, viena lieta ir atkarīga no vairākām citām lietām. Zinātne ļoti labi apraksta šīs saiknes. Tā mums stāsta, kā viena lieta ir atkarīga no otras. Bet tā neizskaidro, kāpēc visa akmeņu rinda vispār stāv. Tā neatbild uz jautājumu, kas ir pietiekami spēcīgs, lai visu noturētu. Lai to saprastu, mums jāskatās ārpus atkarīgo lietu ķēdes. Ir jābūt būtnei, kas visu tur, bet pati ne uz ko nebalstās un nav atkarīga ne no kā cita. Šo būtni, kas visu uztur, bet ko neuztur nekas cits, mēs saucam par visvareno Dievu. Dzīves jēga tātad, visvarenais Dievs radīja mūs un visu mums apkārt. Ja paskatāmies apkārt, redzam, ka visam ir skaidrs mērķis. Saule silda zemi un paceļ ūdeni debesīs, veidojot mākoņus. Vējš pārvieto mākoņus, lietus no mākoņiem liek augiem augt. Augi un dzīvnieki nodrošina pārtiku cilvēkiem. Nekas visumā nešķiet nejaušs vai bezmērķīgs. Ja pat nedzīvām lietām ir mērķis, rodas loģisks jautājums. Kāpēc visvarenais Dievs radīja cilvēkus, kuriem ir visaugstākais intelekta un apziņas līmenis? Lai atbildētu uz šo jautājumu, Dievs sūtīja praviešus, lai nodotu cilvēcei viņa vēstījumu. No praviešiem Ādama, Nosa, Ābrahāma, Mūzus, Dāvida, Salamana, Jēzus un Jāņa līdz pat pēdējam vēstnesim, svētajam pravietim Muhamedam, ies un svētība viņiem visiem. Katrs pravietis nāca ar vienu un to pašu skaidro vēstījumu. Dievs radīja cilvēkus, lai tie viņu pielūgtu un viņam pakļautos, un šī pasaulīgā dzīve ir nepārtraukts mūsu paklausības Dievam pārbaudījums. Katrs mūsu darbs, vārds, doma un nodoms tiek pierakstīts, to dara eņģeļi. Nāves brīdis ir brīdis, kad pārbaudījums beidzas un rezultāti tiek atklāti. Tie, kas dzīvoja ar ticību visvarenajam Dievam un darīja labus darbus, iegūst panākumus paradīzē uz visiem laikiem. Tie, kas neticēja un noraidīja visvareno Dievu, cietīs mūžīgu sodu elles ugunīs. Kā mēs zinām patiesību? Kā mēs zinām, ka pravieši ir nākuši? Viņi atstāja dievišķās grāmatas, kuras saņēma no Dieva. Visas dievišķās grāmatas laika gaitā tika sagrozītas, izņemot svēto Kurānu, kas ir saglabājies nevainojami līdz pat šai dienai, vairāk nekā 1400 gadus vēlāk. Bet kā mēs zinām, ka Kurāna patiešām ir no visvarenā Dieva? Padomāsim par Dieva nepieciešamajām īpašībām. Viņam jābūt bez sākuma un bez beigām. Ja viņš sāktu eksistēt, viņš būtu atkarīgs no kaut kā, kas liek viņam eksistēt. Tātad viņš nevarētu būt tā būtne, kas nav atkarīga no nekā cita. Ja viņš pārstātu eksistēt, tad viņš nevarētu būt būtne, no kuras viss ir atkarīgs, jo viņa beigas nozīmētu, ka viss pārējais beidzas. Tātad Dievam nav ne sākuma, ne beigu. Viņam jābūt vienam. Ja būtu divi radītāji, viena griba ierobežotu otra spēku, un ierobežota būtne nevar būt Dievs. Piemēram, ja viens radītājs gribētu, lai saule lec, un otrs gribētu, lai tā riet, tikai vienam varētu izdoties. Tas, kurš cieš neveiksmi, ir bezspēcīgs, un bezspēcīga būtne nevar būt Dievs, no kura viss ir atkarīgs. Un visbeidzot,
Viņš nekādā veidā nevar līdzināties savai radībai. Ja viņš līdzinātos, viņš būtu atkarīgs tāpat kā tie, un viņš nevarētu būt būtne, no kuras visi ir atkarīgi. Tagad pajautājiet sev, no visiem dieviem, ko cilvēki pielūdz, kurš atbilst šiem loģiskajiem kritērijiem? Tas ir Dievs, kurš nosūtīja svēto Kurānu. Nodaļā 112 Allah saka: Saki, viņš ir Allah vienīgais. Allah ir neatkarīgs, viņš nav dzemdinājis un nav ticis dzemdināts. Un nav neviena viņam līdzīga. Viens Dievs, nevajag neko, viss vajag viņu. Mūžīgs, nav dēla, nav tēva. Pilnīgi atšķirīgs no radības, nav partnera, nav līdzīga. Kurāna apraksta Dievu tieši tā, kā loģika nosaka, kādam viņam jābūt. Tā nav nejaušība. Tas ir pierādījums tam, ka svētais Kurāna patiešām ir visuma radītāja, visvarenā Allah nosūtītā grāmata. Uzaicinājums. Tāpēc mēs aicinām jūs uz islāmu, uz patiesā Dieva, kurš radīja debesis, zemi un visu, kas pastāv, pielūgsni. Lai pieņemtu islāmu, vienkārši ar sirsnību sakiet: es liecinu, ka nav cita dieva, kas būtu cienīgs tikt pielūgts, kā vien Allah, un es liecinu, ka Muhameds ir Allah vēstnesis. Ašhadu an la ilāha illallāh wa ašhadu anna Muhamedan Rasulullah. Ja mēs kļūdāmies, jūs zaudējat 3 minūtes. Ja mums ir taisnība, jūs zaudējat visu nebeidzamajā pēcnāves dzīvē, movēršoties. Durvis uz mūžīgu svētlaimi ir plaši atvērtas. Vai jūs iziesiet tām cauri?